Latvijā ir jābeidz izlikties. Mēs runājam par demogrāfiju, bet realitātē jaunieši un ģimenes tiek atstāti novārtā. Polijā jaunietis līdz 26 gadu vecumam nemaksā ienākumu nodokli. Tā ir investīcija savas valsts nākotnē. Pie mums jaunietis maksā pilnu nodokļu slogu. Un redz, ka valsts par pirmo bērnu samaksā tikai 25 eiro. Tā ir nevis politika, bet pēc manām domām tas ir cinisms. Un nevajag teikt, ka resursu nav un naudas nav. Tas viss ir. Tie vienkārši tiek izkaisīti neefektīvos tēriņos, birokrātijā un vietās, kur politiķiem iespējams ir ērtāk, nevis kur valstī tas ir vajadzīgāks. Pat neliela daļa pārdales no aizsardzības budžeta, kā piemēram, nesamazinot drošību, varētu dot 50 līdz 100 eiro pabalstu mēnesī par pirmo bērnu. Tas nav nekāds risks, tas ir strateģisks ieguldījums tautas izdzīvošanā. Valsts, kas nevar atbalstīt bērnu, nevar pretendēt uz nākotni. Ja mēs nepārkārtosim prioritātes, nepārskatīsim tās, Latvija turpinās zaudēt savus cilvēkus.